Godātie akcionāri, jāsaka, ka 2015. gads akciju sabiedrībai Latvijas gāze ir bijis ļoti sekmīgs. Mēs esam sasnieguši visus tos mērķus, ko akcionāri bija plānojuši. Un gribētu teikt, ka valdes un padomes darbs bija sekmīgs, lai šos mērķus sasniegtu. Tātad joprojām 2015. gadā mēs esam vertikāli integrēts dabasgāzes apgādes uzņēmums. Galvenie darbības segmenti ir dabasgāzes pārvadu uzglabāšana, gāzes sadale un dabasgāzes tirdzniecība. Jāsaka, ka 16. gada janvārī Latvijas gāzē izmainījās akcionāru struktūra, jo mums par jaunu akcionāru kļuva Margarita fonds, kurš iegādājās daļu Uniper Urgāz akciju. Līdz ar to 15. gadu mēs jau pabeidzām kā vēsturisko akcionāru pārstāvi, bet jau 16. gada janvārī tātad šo akcionāru sastāvs ir nedaudz mainījies. Līdz ar to, kā saka, šis gads būs ar jaunām vēsmām, acīm redzot. Runājot par galvenajiem finanšu rādītājiem, te es gribētu teikt, ka 15. gads iezīmējās pasaules tirgos ar būtisku energoresursu cenu kritumu, īpaši tas attiecās uz naftu. Līdz ar to arī dabasgāzes cena, kas savā ziņā ir piesaistīta naftas tirgus tendencēm, samazinājās, un tas atstāja zinām iespaidu uz 2015. gada ieņēmumiem. Bet neskatoties uz to, kad mums bija ieņēmumu kritums un cenas samazinājās, EBITDA saglabājās iepriekšējā gada līmenī un ir 68,5 miljoni eiro. Un jāsaka, ka mēs arī esam pieturējušies pie iepriekšējo gadu citiem rādītājiem. Tātad aktīva vērtība tāpat saglabājas 560 miljoni, investīcijas 32 miljoni. Tā kā finanses rādītāji ir atbilstoši notiekošiem procesiem. Ja mēs runājam par gāzes realizācijas apjomiem, tad 2015. gadā tika realizēts 1 miljards 318 miljonu kubikmetru gāzes, kas ir par 2% vairāk nekā 14. gadā. Tajā pašā laikā vidējā gāzes cena bija par 12,7% zemāka nekā 14. gadā. Un jāsaka, ka realizācijas apjomu, kā jau tas pēdējos gados pierasts, negatīvi ietekmēja salīdzinoši siltie ziemas mēneši. Runājot par kapitāla ieguldījumiem, tātad 2015. gadā uzsākta Inčukalna pazemes gāzes krātuves savākšanas punkta modernizācija un plānots, ka šis projekts turpināsies līdz 2019. gadam. Tāpat Inčukalnā tiek veikta urbumu rekonstrukcijas programma, kuras ietvaros 2015. gadā notika 27 urbumu rekonstrukcija. Tāpat arī tika veiktas nopietnas investīcijas, tātad 35% apjomā no budžeta, tātad arī pārvades sistēmas struktūrās. Tātad kopēja investīcija programma bija 32,4 miljoni eiro. Ja runājam par primāro energoresursu patēriņu, šī tendence, kas pēdējos gados, diemžēl, ir arī saglabājusies 15. gadā. Gāzes patēriņš Latvijā ir samazinājies no 27,8% uz 24,4%. Jāsaka, ka tur ir vairāki iemesli. Protams, arī salīdzinoši augstās gāzes cenas. Gribētos cerēt, ka sakarā ar gāzes cenas kritumu jau 16. gadā šis dabasgāzes patēriņa procents primārajā energoresursu bilancē pieaugs. Protams, ņemot vērā, ka Latvija bagāta ar atjaunojumiem energoresursiem, tātad galvenais konkurents mums 15. gadā ir bijis koksne. Ja runājam par dabasgāzes tirdzniecību Latvijā un to skatāmies nozaru griezumā, tad šeit arī nekāda liela pārsteiguma nav bijuši pagājušā gadā. Kā vienmēr enerģētika ir galvenais gāzes patērētājs. Rūpniecības apjoms, diemžēl, nepieaug, kas patiesībā ir tā sliktā ziņa, jo uz rūpniecības apjomu pieaugumu būtu mūsu cerības pieaudzēt arī realizācijas apjoms. Un, ja runājam par mājsaimniecībām un komunāliem uzņēmumiem, tad, principā, lielā mērā, kā es arī iepriekš jau minēju, vēl 15. gadā ļoti nopietnas konkurence bija koksne. Līdz ar to arī šeit ir neliels kritums. Bet, jācer, ka gāzes
labā cena, kas ir 16. gadā, to situāciju nedaudz pamainīs. Kas attiecās uz klientiem, mums jau kopš 2011. gada klientu skaits ir audzis. Tātad arī pērn tika pieslēgts liels skaits mājsaimniecību un uzņēmumu, attīstīti jauni gazifikācijas projekti. Protams, arī jāpiemina tas, ka arī mājsaimniecībām gan mums ir neliels kritums klientu ziņā, bet tas lielā mērā ir skaidrojams arī ar objektīviem apstākļiem, jo, kā jūs zināt, arī mājsaimniecībās notiek modernizācija un gāzes plīšu īpašnieki, ja viņi arī samazinās, acīmredzot, atrod kādu citu veidu, kā iegūt sev enerģiju. Bet kopumā tas nekādu lielu iespaidu uz kopējo klientu skaitu atstājis nav. Ja runājam par maģistrāliem un sadales gāzes vadiem, tātad 15. gadā tika izbūvēti 29 km sadales gāzes vadi. Kopējas investīcijas apjoms, kas tika ieguldīts šī segmentā, bija 1,1 miljonus eiro. Un līdzīgi kā iepriekšējos gados, 2015. gadā aktīvā gazifikācija noritēja pamatā Rīgas un Jūrmalas reģionā, kur arī notiek patiesībā straujākā attīstība dzīvojamā sektorā. Ja mēs apstājamies pie Inčukalna, tad joprojām 15. gadā Inčukalnā tika glabāta gāze mūsu reģionu valstīm. Tātad gan Igaunija, gan Lietuva, gan Krievija ir glabājusi gāzi. Protams, lielākais apjoms ir bijis Latvijas patēriņam domātais, bet joprojām arī Krievija izmantoja pietiekoši daudz Inčukalna jaudu savām vajadzībām. Un 15. gadā mēs esam pildījuši arī šo reģionālo funkciju ar Inčukalnu krātuvi, pamatā piegādājot gāzi Igaunijai, Krievijai un, protams, arī Latvijai. Ja mēs runājam par dividendēm, tad jāsaka, ka pārskata periodā peļņa bija 33,312 miljonu eiro. Sadalāmā peļņa ir 30.517.000 eiro, un valdes priekšlikums tātad šo peļņu sadalīt 30.324.000 dividendēs, kas būtu 0,76 eiro uz vienu akciju, kas ir lielākās dividendes nekā tika izmaksāts iepriekšējo gadu laikā. Tas būtu īsumā tas, ko es jums šodien gribēju pastāstīt.